viena no lietām ir tāda, kas sociālajos mēdījos pamanījis, vienalga, vai tas būtu Thread, vai tas būtu X, vai es pamanu kāds, kurš saka, izmanto šo promptu, lai iegūtu investīciju analīzi, tev vairs nav vajadzīgs investīciju bankas, nekas. Nu, labi, promptu kaut kāds ir sarakstīts, pieņemsim, ka viņš pat varbūt ir gana jēdzīgs, kā viņš tur ir sabūvēts un salikts. Bet tas, kas tālāk ir, ko es gribu uzsvērt, ir tas, ka kaut kādā tajā pavadienā aiziet kaut kāds 4. vai 5. pēc kārtas ir, un šis ir veids, kā retail, jeb ikdienas investori iegūst alfa. Ja neiet kopā, ja mēs visi, kas šo postu lasām, 100,000 vai miljonus cilvēku, mēs visi ierakstīsim to pašu promptu iekšā, tad mēs visi iegūsim pa lielam vienādu atbildi. Ja? Līdz ar to tāpēc definīcijas nav alfa. Līdz ar to tas, ko tu iegūsi, to informāciju, ja vien tu neveido kaut kā citādāk šo visu pavadienu, tad īstenībā tā nav alfa, ja nav šī papildus informācija, kur tu varēsi sasniegt kaut kādu lielāku sniegumu, tu patiesībā iegūsti to, ko visi citi iegūst. Un tas vienīgais, nevienīgais, bet viens no veidiem, kā tu vari kaut ko tikt uz priekšu, ir tad, ja tev ir sava unikāla analīze, vai viņa būs alfa vai nebūs, to parādīs pēc tam rezultāti. Ja? Bet tu vari izmantot mākslīgā intelekta rīkus kā savas ziņkārības un analīzes pastiprinātāju, paplašinātāju, čaklu analītiķi, ja, kā palīgi.